Ja būtu atbildi uz to jautājumu izdomāta, tad droši vien, ka mēs viņus visus zinātu, viņi visi jau būtu sen ievēlēti un pasaka par laimīgo dzīvi būtu sen notikusi. Līdz domāju, ka universāls atbildes uz to ir neiespējams. Pretējā gadījumā Satversmes vietā būtu latviešu tautas pasakas. Ir dažādi spēlētāji ar dažādiem atskaites punktiem. Es varētu mēģināt iedot tādus 3, manuprāt, ļoti universālus, bet varbūt ka liela daļa aptverošas. Viena lieta ir, ja mēs esam situācijā, ka tagad mežonīgais kapitālisms mums ir, beidzot jānoslēdz, un beidzot mums no kaut kādām kļūdām ir jāmācās un uz kaut ko jāmainās, tad mēs būtu prātīgi, lai mēs saprastu, vai šim kandidātam, nav pārāk daudz, pat abas kājas un visas rociņas iestigušas un nosmērētas mežonīgā kapitālisma laikos. Otra lieta, es domāju, ka vajadzētu būt kaut kādam saprātīgam komplektam starp pieredzi, kompetenci, enerģiju, jo pretējā gadījumā mēs varam ieraudzīt Saeimā viduvējības plašā spektrā un ļoti dažādas. Un trešais, es domāju, ka būtu jāpaturprātā tomēr, ka jautājums valstī, kur ir, pēc partiju listēm mēs balsojam, jautājums par kandidātu kā individuāli varbūt ir drusku nepilnīgs, jo jājautā ir labs kandidāts labā listē, kas atkal ir varbūt utopija, bet vismaz tik daudz, lai no šīs listes mēs redzam, ka tiešām pilsoņi kandidāti var piedāvāt tādu sastāvu, kas ir potenciāli nosacoši visas sfēras un vēlams potenciāli sastādoši jaunu valdību. Es nedomāju, ka ir pareizi izcelt raksturu īpašības, jo manuprāt, varbūt labs deputāts, sākot no tā, ka viņš var būt flegmatiķis vai, maz drusciņi histēriķis ar saprātu un bez, izziņām no iestādēm, bet raksturā īpašības kā personiskas lietas liktu otrā plānā. Protams, ir dažādi cilvēki un dažādi notikumi, bet es domāju, ka viņam nevajadzētu būt pārmērīgi, tomēr, bijušam pie tām vainām, ko mēs tagad gribam ārstēt. Bet tur ir dažādas, variācijas. Un otrs, es domāju, ka viņam tādā pietiekami grūtā laikā, kā mums, es domāju, ka viņam nevajadzētu pat brīžiem būt super labam runātājiem, ja? Jo runātāji mums ir daudzi uztrenējušies. Varbūt viņam nevajadzētu būt tikai frāžu runātājiem, varbūt viņam vajadzētu būt spējīgam operēt šobrīd ar vienotru ciparu, principu, vēsturi un tam līdzīgām lietām.